Labdien! Mani sauc Ieva Cēlma. Es mācos Pēcpils centra sākuma skolā 1B klasē. Man patīk viss – dziedāt, dejot, lasīt, spēlēt futbolu un pļāpāt ar draugiem. Pastāstīšu par kādu senu anekdoti. Reiz kāds zemnieks ar sievu brauca mājās no pilsētas. Viņiem paliek garlaicīgi. Sieva saka, uzdziedam kādu dziesmu. Pēkšņi sievai kāja iesprūž ratā. Sieva sauc kāratā, kāratā. Zemnieks piebalso ratatā, 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 ratatā. Tā reizē notiek dažādi pārpratumi, ne tikai anekdotis, bet arī dzīvē. Pastāstīšu kādu atgadījumu arī no savas dzīves. Reiz mēs svinējām Jāņus Jūrkalnī. Gājām uz jūru, lecām pāri ugunskuram un lasījām Jāņu zāles. Bija sabraukuši daudz viesu, pat arī no Amerikas. Viņam bija atveduši melnu matu krāsas ārsolu, kuru sen jau ļoti gribēju. Kamēr es aplūkoju savu dāvanu, Jāņu māte saka, oi, cik daudz odu. Jāsapūš pret odu līdzeklis. Redzu, man rokās ir aerosols, tā capts izrauj man no roka un apūš visu apkārt. Domāju, ka tas ir pret odiem. Toreiz Jānos ēdām olus, peņķa raušus. Pastāstīšu latviešu tautas pasaku rausis. Reiz saimniece ņēma sviestu, sauju miltu un izdomāja citu varanu rausi. Uzlikusi rausi uz mīzes, tas izskatījās tik garšīgs, ka saimniece 7 bērniem un vectēvam te saskrēja sienas. Rausis to redzēdams, domāja, kā no viņiem atsabināties. Kad saimniece izņēma rausi aplūkot, tā rausis nolēca no līzes un ripoja ārā pa durvīm. Nezinājām, kur. Saimniece, viņas 7 bērni un vectēvs tam skrēja pakaļ. Nevarēja panākt, tad rausis satika gārni. Tas teica, lai viņu pagaidot, ja saimniece, viņas 7 bērni un vectēvs mani nevarēja panākt, kur tad tu? Un rausis ripoja tālāk. Tad rausis satika pīli. Tā teica, lai viņu pagaidot, ja saimniece, viņas 7 bērni, vectēvs un gailis mani nevarēja panākt, kur tad tu? Un rausis ripoja tālāk. Tad rausis tika skrodē. Tas teica, lai viņu pagaidot, ja saimniece, viņas 7 bērni, vectēvs, gailis un pīle mani nevarēja panākt, kur tad tu? Un rausis ripoja tālāk. Beidzot rausis satika cūku. Tā piedāvājusi rausi aizvest uz sava dēlu. Rausis piekrita. Polīdz uzrākās uz cūkas deguna, tā caps un cūka to apēda. Paldies!